Visiem tas mēs Luīze, un šodien es jums rādīšu manu make-up kolekciju. Manu mazo make-up kolekciju. Tēta māja. Un tātad varam sākt. Pirmais es noņemšu šo make-upu. Oh, okay. Yay. Bye, lips. Go. Gargle, gargle, gargle. Oh, okay. Bye. Bye, mascara. Yay. Tagad, kad es esmu noņēmusi manu make-upu, es jums parādīšu manu laineru kolekciju. Jā, man jāaiziet pakaļ. Tātad. Šī ten ir mana lopa laineru kolekcija, kurš arī var izmantot kā parastos lainerus. Tātad šīs ir visas krāsas, kas man ir. Man bija arī rozā, bet reku vēl zila. Tātad es parādīšu tikai zaļo. Okay. Starting, I got it. Oh my gosh, this is so not my color. And I don't know how to apply this. Stupido. I'm just going to take off this because it looks really, really bad on me. Tātad, tie ir mani laineri. Ir mans laineris. Un es viņu varu uzlikt kā parasto laineri. Okay, bet man nesanāk. Es parasti neizmantoju laineri. Tāpēc šis ir, kas man sanāca. Vienkārši otrs. Oh. Okay. Šī ir pirmā reize, kad es mēģinu, un otrā. Otrā māksla bija labāka, bet parasti pirmā reize ir labākā. Un tad vairāk nesanāk. Oh! Cool! Tas ir no manām lūpām. Bye, liner! Whoop! Stop dreaming away. Stop dreaming.
Ok. Tā man ir... Skatieties, nekā nav uz rokas. Abrakadabra, kā? Bum! Man ļoti patīk šis krēms, jo ir ar tumšajām filtiem. Oh, so good. Kā es šo uzvaru uz otras rokas? Tas ir like kā sauļošanās krēms. Tad nākamais, kas man ir šis. Tā ir rozā lūpkrāsa. Man ļoti tiešām liekas, ka viņam piestāv. Un ka es ar viņu izskatās mazliet kā Barbie, vai arī es nezinu. Vienkārši man ļoti patīk šī lūpkrāsa. Tagad laiks viņu aizbūrt. Laiks nākamajam. Nākamais ir šādas gumijas, kas arī ir, šie visi produkti, ko es jums rādu, ir priekš visas galvas, līdz kaklam. Un šīs ir gumijas, krēmgumijas. Un, bišķi pat daudz. Es nācu ārā. Redzēt, es var ielikt no pirkšķura. Tas ir kā krēms. Vienkārši atveriet, izņemiet. Un, kad jums nevajag, ielieciet atpakaļ. Un jā, ir ļoti labs un viegls veids, kā nepazaudēt gumijas. Ja jūs tāda, kur pazaudē gumijas katru principā dienu. Nākamā ir šāda suka, matu suka, kas ļoti labi palīdzē, ja tev ir tādi mati, kuri neķerās, un ja tev nav laika izķemēt, un tev viņi ir pinkaini, tu vienkārši ātri izķemē ar suku, un viņi izskatīsies, ka tev nav neviens nevienas pinkas. Jā. Šī ķeme ir ļoti laba. Viņa izķemē visas pinkas, pinciņas mazās. Un, ja tev nav jāsteidzās nekur, tu vari mierīgi izpiņķerēt. Bet viņa diezgan daudz rauj matus, un tas nav patīkami. Nākamais ir šāds zobudiegs. Es ņemu tikai producentu, tāpēc, ka viņš ļoti labi palīdz zobiem, un jā, lūk. Viņš smaržo. Nesmaržojiet. Pasmaržojiet. Pēc piparmetrām. Un jā. Šis zobudiegs, viņš ir no tāda speciāla zobu veikala, kur tikai visi produkti zobiem. Un jā. Ko? Tas nav tas, ko man vajag. Ne, tas nav. Šis ir, ko man vajag. Tas ir ļoti līdzīgs, tikai ar diviem caurumiņiem.
šādi ten. Un tas ir arī priekš matiem. Vienkārši ieliec. Un tad saspied. Tad tev būs šāda ten gumija. Šāda ten gumija. Viņa ir diezgan ērta un viņa diezko laba nav. Bet ja tev neturās mati, vai tu gribi pieturēt, vai mēģināt iztaisnīt, parādīšu vienu veidu, kā var to darīt. Tad tu vari vienkārši viņam izdarīt tā, kā tu vēlies. Piemēram, es tagad viņu nolacīšu uz augšu. Lūk. Šādi. Un jā, es viņu tagad izņemšu. Man viņu nevajag tagad, man tā gumija turās perfekti. Jā, šis ir ļoti labs produkts. Meitenē, kurām ir biezi mati un kurām neturās gumijas mazās iekšā. Un jā, produkts meitenē. Un tas bija viss priekš manā galvas, priekš maniem galvas produktiem. Un jā, paldies par skatīšanos, laikot mans video un abonējiet manu kanālu, sakot subscribe! Atā!